Sveiki visi! Un šodien mums būs video, kāda starpība, kā var izmantot spinninga spoli un kā var izmantot castinga spoli. Un sāksim ar castinga spoli. Pirmais. Castinga spolī ir bremzēšanas sistēmas. Un viņa ir domāta priekš smagiem wobleriem, smagas vai, biezas žilkas, un ir domāts ķert lielas zivis. Bet spinninga spola, šī man ir, viena no pirmajām spolēm. Un ar spinninga spoli ir jābūt, pirmkārt ir jābūt pilnai spolai, lai labi žilka iet nost, labs iemetiens sanāk. Man šeit nav, bet būs jāmaina. Es nezinu, kad šā žilka vispār bijusi uztīta. Sen jau. Un, kā redzams, kad viņai nav nekādu bremzēšanas sistēmu, tikai tas pašas žilkas šitais tik ātri viņai noiet nost, kad dzivst vien ārā. Un šai spolei nav obligāti jābūt pilnai spolei, tiek asistē, jo viņa vienkārši var iztīties ārā. Aizmirsu pateikt, kad spinninga spole ir domāta priekš viegliem mānekļiem, vieglas maza diametra žilkas vai auklas. Un priekš vieglām tehnikām, pieņemsim kā mazu stārpu, pieņemsim džigot. Un es domāju, ka pirmo spoli ir labāk izvēlēties spinninga spoli, jo ar castinga spoli ir jāmāk mest. Es jau jums to parādīju, ja jau pieregulē šo bremzi un šo, te jau viss it kā ir normāli. Bet viņa ir domāta priekš smagiem mānekļiem un smagas žilkas. Un, protams, arī vilkt smagas zivis lielas. Un šīs poles, es nezinu, cik maksāja. Es viņu jau pirku sen, bet varēja būt lēta. Un šo spoli es pirku Rīgā izstādē, un viņa maksāja, man liekas, 79 vai 80 eiro. Un šī spole ir Abu Garcia spole, un viņas nosaukums ir Black Max. Un kaut kur bija Black Max 3, jo man liekas viņai ir pirmā un otrā arī daļa, versija šai spolei. Un tas arī būtu it kā viss. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies manos citos video.